Čīna kungs, man tāds jautājums, kādēļ Latio ir sevi saistījis tieši ar fotogrāfijas jomu un tieši izvēlējies tā kā melnbalto fotogrāfiju kā tādu, īpašu mākslas paveidu? Tas laikam tādēļ, ka mūsu darbs ikdienā neatstāja pārāk daudz vietas iztēlei. Un tad šī mūsu sadarbība ar fotogrāfiem un tieši melnbaltā žanra meistariem kā reiz dod mums šo iespēju atstāt kaut ko iztēlē. Tad kāpēc tieši ir kalendārs un no kurienes šis impulss nāca? Grūti jau atcerēties no kurienes, bet kalendārs ir kaut kas tāds, kas ir aktuāls visu gadu. Mēs gribējām izdomāt ko tādu, ko mēs saviem klientiem varam dāvāt gadu mijā. Un šī pieeja, kad katru mēnesi ir cita bilde, tas ir kaut kas tāds īpašs. Jauncema kungs, katrai no jūsu fotogrāfijām, kas iekļauts kalendārā, noteikti ir kāds īpašs spilgts stāsts. Bet kurš jums pašai stāsts uzrunā visvairāk no šīm 12 bildēm? No kalendāra 12 bildēm laikam vāka bilde. Tāpēc, ka uz tās ir meita jūsu? Tāpēc, ka tā ir meita, jā. Kalendāra nosaukums ir rakstīts sudrabā. Kāpēc tieši šāds nosaukums? No kurienes? Te jau ļoti viegli atbildēt, jo toreiz, kad mēs strādājām fotogrāfijā un viss tika darināts uz fotofilmas un pēc tam apstrādāts laboratorijas sarkanajā gaismā, tika strādāts tieši uz sudraba. Mēs rakstījām sudrabā, jo tas fotopapīrs, tas satur sudrabu. Fotogrāfija manā laikā, kad mēs strādājām, pirms digitālās fotogrāfijas bija rakstīšanas sudrabā.